Čau! Es esmu sākusi filmēt oktobrā prognozes, energoapskatus, tāpat kā par septembri bija katrai horoskopa zīmei. Bet šoreiz es sāku ar svariem, jo viņi mums ir oktobra gaviļnieki. Līdz ar to tad jaunavas būs pēdējie, kas sagaidīs savu kārtu. Bet kamēr jūs gaidat savu video, tikmēr varat paskatīties, piemēram, vēlreiz septembri, novērtēt, kas no tā ir piepildījies un kā tas vispār ir realizējies vai izspēlējies dzīvē, tās enerģijas, kas jums bija paredzētas. Un es iesaku paskatīties ne tikai saules zīmi, to horoskopu zīmi, kuru mēs zinām, bet arī ascendentu, jo ļoti bieži cilvēkam piepildās vairāk kaut kādi tās enerģijas pareģojumi par ascendenta zīmi. Man, piemēram, tā ir, es pati esmu Vērsis pēc saules zīmes, jeb horoskopa, bet pēc ascendenta lauva. Un tad, kad es agrāk klausījos arī citus tarologus, astrologus, tad man vairāk tieši tas ascendents piepildījās. Un arī mēneszīme ir skatīties, jo tad vispār būs vēl plašāks mēnesis atbild par mūsu emocijām un iekšējo pasauli. Ja kāds nezina, kā atrast, kā noskaidrot savu ascendentu, mēneszīmi, tad padodiet ziņu, uztaisīšu video priekš jums.